Esam pulcējuši šodien, lai pateiktu Dievam mūsu cienījumā veicinātā Joņa Cakula 65 prīsterības gadiem. Svētais Arsas prāvests, prīsteru prāvestu aizbildes sacēja, ka prīsterība ir Jēzus sirds mīlestība. Caur prīsteri, kā caur Dieva kalpu atsaploja žēlsirdība, Dieva mīlestība un jo globāli Dieva tautas vadā. Un tīši svētā misija ir izbrēdis, kad Kristus arī īpašā veidā caur prīsteri īnāk šajā pasaulē. Dargais veids, mēs jūs sirsnīgi sveicam šajā dienā, tautas klātbūtne, prīsteru klātbūtne, ka tas apliecinājums par jūsu svietēgu, uzticēgu, arī auglēgu kalpošanu gan Latvijas baznīcai, gan arī šeit, šajā draudzē, par ko mēs jums īpaši esam pateicīgi. Sasagatavosimies šim pateicības brīdim, kad Kristus ienāk mūsu vadā ar pazemējumu, grāku un žālu. Es atsazējos
dabasu Tēvs, kas savā žēlastībā esi Romas priesteram un veiskapam ļoņam, jeb darību Jēzus Kristus, mūžīgajā priesterībā un kalpo tavai baznīcai, darīju par dedzību, svātvaļā vienai sludinotoju un uzticēju to mūsu slāpam porvaldītoju. Mēs tevi lūdzam, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, tava dēla godā, kas ar tevi svētā brīnumā, dzīvoju vārdu, Dievs visus mūžu mūžus. Lasījums no Svētā apostola Pāvila pirmās vēstules korintīšiem. Broļi, es atgādināju jūsu evaņģēliju, ko es jums sludināju, kuru jūs pieņēmat un kurā jūs arī palīgat. Caur ko jūs būsiet arī atpestīti, jo to paturēsiet tādā veidā, kā es jums to pasludināju. Savaižot jūsu ticībai veltīt. Jo vispirms es jums mocīju to, ko arī pats saņēmu, ka Kristus ir saskaņā ar rakstiem miris par mūsu grēkiem, ka ir apglābots, ka trešajā dienā saskaņā ar rakstiem ir augšām cienīts, un ka viņš ir pazarotajā ķerpam, bet pēc tam 12. Vēlāk viņš pazarotajā vairāk nekā 500 broļiem vienā reizē, no kuriem daudzi dzīvoja vēl šodien un tikai dažiem miruši. Pēc tam viņš pazarotajā Jākubam un vēlāk visiem apostoliem. Beigās pēc visiem viņš pazarotajā arī mani, it kā gaidām nalaikā dzimušajā. Jo es esmu nosokais starp apostoliem un neesmu cīnieks sauktīts par apostolu, todēļ, ka tikko bojojis Dieva baznīcu. Bet pasateicu Dieva žēlastībai, es esmu tas, kas esmu, un jo žēlastība manī nebija veltīga, bet otrādi. Es strādāju vairāk par viņiem visiem, tomēr neesmu, bet Dieva žēlastība kopā ar mani. Tātad,
Kāds no farizējiem ielūdza Jēzu pie sevis pušdīnēs. Īgojas farizējiem mojos, izījāna vītu pie golda. Un lūk, kāda sīvīte, kas pilsētā bija pazīstama kā griecineica, uzzinojusi, ka viņš vīsojās farizējiem mojos, atnesa alabastra trauku ar eļļu un uzastojusi aizmūrē pie joprojām, raudodama soca ar asarom slacinot joprojas. Jei to slaucēja ar savas galvas notim, skūpstēja un svaidīja ar eļļu. Tur atzādams farizējs, kas Jēzu bija aicinojis un domāja pie sevis. Ja izbeldu pravīts, tad gan zinotu, kas te ir par sīvīti, kas jām pīsaskara, ka ja ir griecineica. Tad Jēzus uzrunodams sacīja: Sēj man ir tev kas sokars. Es atbildēju sokļamocētoju. Kaidam naudas aizdevējiem bija 2 parodnīki. Viens bija parodā 500 denāriju, otrs 50. Tā kā tam nebija pārdot, es abiem atlaida parodu. Kurš tad no tiem jau vairāk mīlos? Atbildot Sēņots sacīja: Man līkās, ka tas, kuram es vairāk atlaidē. Un Jēzus jam sacīja: Tu pareizi sprīdi. Un pasagrīzīs pret sīvīti, izsacīja Sēņoņam: Vai tu redzi šo sīvīti? Es īgoju tavā nomā, un tu napasniedzi Eudiņam un kojam, bet ja ar savam osaram apslacēja manas kojas un uzusinoja tos ar saviem motim. Tu nadevi man skūpstu, bet iegūšās īgojas nav mitējusies skūpstēt manas kojas. Tu neizsvaidēji ar eļļu manu galvu, bet ja ar smaržēju eļļu svaidēja manas kojas. Tāpēc es tev saku: Jos daudzēji grāki ir atlaisti, jo jie daudz ir mīļojusi, bet kā mazāk tiek atlaists, tas mazāk arī mīļoju. Tad es sacīju jai: Tavi grāki ir atlaisti. Bet tī, kas kopā ar jau bija pie golda, soka pie sevis runot: Kas tad šis ir, kas pat grākus atlaiž? Bet es sacīju sīvītei: Tev izglāba tava ticība, ej mīrā. Tas